Ābramam ir 99 gadi un Sārai 90, kad Dievs viņam atklājas, vēlreiz apstiprinot savu solījumu par pēcnācējiem. Kā es to saprotu, tas ir smags ticības pārbaudījums. Cilvēkam ir grūti noticēt tam, kas parasti tā nenotiek. Pieņem to, kad ir ilgi jāgaida šis ticībā. Un Ābrams smejas savā sirdī, bet tomēr viņš pilda Dieva šo te uzlikto apgraizīšanu, viņš to izpilda sev un savā namā. Tāds man ir komentārs par šo visu. Kā viņiem turēties tajā ticībā pie tā, kas nekad tā nenotiek, tas ir ticēt tam, kas vispār nekad nav bijis, kas ir pretstatā visam dabas likumiem, Šajā nodaļā mums ir arī ļoti noteikti jāpamana Kristus klātbūtne, Kristus atklāsme. Jo Jāņa evaņģēlijā 8. nodaļā ir rakstīts, ka tur bija saruna starp jūdiem un starp Kristu. Tur sarunas kontekstā tagad parādās šādi vārdi. Jūdi viņam sacīja, tev vēl nav 50 gadu un tu būtu Ābrahāmu redzējis. Jēzus atbildēja viņiem, patiesi es jums saku, pirms Ābrahāms tappa, esmu es. Šī epizode liek mums pamanīt to, ka Ābrahāms bija pazīstams tieši ar Kristu. Mēs te tālākās nodaļās redzēsim, varbūt to arī jautās, kā tad mēs te Kristu pamanām zem kādu vārdu un kādā veidā, bet tad, kad Kristus, tas ir tas, ko jebkurš kristīgs cilvēks saprot, kas viņam ir tūs. Jēzus runā uz viņa sirdi, Jēzus ir man dzīve, Jēzus man jādzīvo. Ābrahamam tas viss bija tieši tāpat. Un Jēzus man saka, ka man būs dēls. Jā, viņš smej, tāpat kā Sāra smej, bet tādā pašā laikā tas ir tāds prieka, sajūsmas smiekli, nojaušot, ka tas tā būs, jo viņš īstenībā uzticās. Ebreju vēstulē arī ir rakstīts, Sāra ticībā to visu pieņēma, jā, viņa smejās, bet viņa nojauš, ka viņai būs kaut kas tāds, ko var tikai Dievs, un es uzticos, ka Dievs tiešām to darīs, jau viņš to ir teicis. Tā smiešana varētu likties tāda neticības smiekli, bet jo vairāk viņi smejās, jo vairāk viņi pārvērš par tādu prieku sajūsmas ticības smiekliem, vienreizēji, kā es smiešos, kad tas notiks. Bet vai tiešām tā ir, kāpēc tad šie notikumi ar Hagāru, tad ja jau tā ticība un viss tas būtu, vai tad viņi to darītu? Es tā kaut kā nevaru tā aptvert. Jautājums ir vietā. Tajā brīdī viņiem īpaši Sārai nav šī ticība, bet šī ticība aug. Kā mazs stādiņš, viņš aug, un jo pēc tam, kad piedzima Ismaēls no Hagaras, Dievs taču apliecināja, ka no Sāras būs dēls, un viņi šajā brīdī, ja varbūt ne iepriekš, tad šajā brīdī viņi pieķerās šim apsolījumam, viņi sāk gaidīt, viņi vienkārši nevar saprast, kāpēc tik ilgi jāgaida. Cilvēcīgi, viņi paliek arvien vecāki, tā jau ir vec un vēl vecāki paliek, bet Dievam tam nav šķērslis, nekāda tam nav nozīme, cik tev ir gadi, 90 vai 99 vai 100 gadi. Un, piemēram, es varu uzšķirt Ebreju vēstulē 11. nodaļā, tā saucamā ticības varoņu nodaļa. Ticībā arī tā pati Sāra spēja kļūt māte, neraugoties uz vecumu, jo turēja par uzticamu to, kas devis solījumu. Lūk, šeit ir uzsvērts šis fakts, ka viņas dzīvē notiek pārvērtības. Viņi sāku uzticēties Kristum, uzticēties Kristus apsolījumiem. Tas sanāk tā, ka patiesībā viņi to nesaņēma agrāk tikai tāpēc, ka viņiem nebija šī ticība? Ka iespējams tas viss būtu agrāk bijis? Lielā mērā es domāju, ka arī tā mēs varam domāt. Dievs gaida,
līdz beigās mēs esam gatavi sadarboties ar viņu. Jo vienkārši kaut ko darīt manā dzīvē, mēs jau to pieminējām kaut kad, ja? Darīt brīnumu pēc, tur nebūs nekādas sadarbības ar Dievu. Bet ar Dievu jāsadarbojas cilvēkam. Cilvēkam jāmācas uzticēties, jāmācas ieklausīties, kad Dievs runā. Un to arī viņi darīja, Ābrahāms un Sāra. Man pat nāk prātā tādas domas arī, ka savā ziņā šis spēks, lai viņš varētu materializēties, jeb īstenoties kaut kādās lietās, ja, viņu virza šī ticība, ka tā ir arī kā tāds enerģijas veids vai kaut kā tā. Es to tā iztēlojos savā prātā, jā, kad ir tas pietiekamais stiprums, ja tie kā mēra fizikā, ja tur kaut kādas vienības, tad tas īstenojās, viņš tad ir, kā saka, tas elektrības lādiņš, ir tā enerģija, tas spēks, un tad tas īstenojās. Jā, es pievērsīšu atkal uzmanību vārdiņām Kristus. Tātad Jēzus pats sacīja Jāņa evaņģēlijā, ka viņš ir Ābrahāma sastapis, ja? Un vēl vairāk viņš pasaka, es esmu sastapis arī daudzus vēl pirms Ābrahāma. Pirms Ābrahāms bija es esmu, Jēzus sacīja. Un tagad Ābrahāma gadījumā Jēzus saka, Ābrahām, tu ātrāk nevari tikt pie dēla, kamēr nesapratīsi, kāda ir tava sūtība. Ābrahām, tavs sūtība ir, ka tu būsi un tavs pēcnācējs vienskaitlī. Bībelē ir uzsvērts, jaunā derībā ir uzsvērts tieši šis vienskaitlis, nevis daudzskaitlis, ka viņam ir daudz bērnu un daudz tautas celsies no viņa gurniem, ja? Bet vienskaitļu formā es gribu, lai ne tikai tu, bet arī tavi pēcnācēji sastopas ar Kristu. Tā kā tu, Ābrahām, to izdarīji. Un tāpēc Ābrahāmam un Sārai bija jāaug. Kāda šī sastapšanās notiek caur Kristus un Ābrahāma sastapšanos, kā tas notiek mūsdienās? Izlasīsim pāris rakstvietas. Apostuļu darba grāmata 2. nodaļa 30. pants. Te vispirms iet runa par ķēniņu Dāvidu. It kā ārpus tēmas, bet tomēr nav ārpus tēmas. 30. pantā ir rakstīts, ka Dāvids bija pravietis un zināja, ka Dievs zvērēdams viņam bija solījis sēdināt vienu no viņa atvasēm uz viņa goda krēsla. Ko tad Dāvids zināja? Ka Salamans sēdīsies uz viņa ķēnišķīgā krēsla pēc viņa. Runa iet par to, ka Dāvids zināja, ka būs apsolītais Mesija, Kristus. Un tagad otra rakstvieta. Galatiešiem 3. nodaļa 16. pants. Ābrahāmam un viņa dzimumam ir doti apsolījumi. Nu, kāda apsolījuma? Ābrahām, tev būs dēls. Ābrahām, caur tavu pēcnācēju tiks svētīts visas pasaules tautas. Un tagad 16. pantiņš šeit tālāk saka kaut ko jaunu. Nav rakstīts un dzimumiem, tātad Ābrahāma dzimumiem, kas nāks pēc viņa, bet šeit ir uzsvērts. Nav rakstīts un dzimumiem, tas ir par daudziem, bet par vienu, tavam dzimumam, proti Kristum. Apostols Pāvils savēl kopā un saka, viss, kas ir vajadzīgs, lai svētītu tavus pēcnācējus nākotnē, un līdz ar to arī mūsu šodien 21. gadsimtā, katram cilvēkam ir vajadzīga Ābrahāma ticība. Ticība Kristumu. Ticība apsolītajam dēlam. Ne Ābrahāma dēlam, bet Dieva dēlam, Jēzum Kristum. Tā varbūt tad mēs varam pāriet uz 18. nodaļu. Labi, pārējām. Šī nodaļā tiek atklāta tā kā Ābrama sirds. Ir saprotams, kā iepriekšējā dienā ir notikusi šī te apgraizīšana visiem Ābrama namu vīriem, zēniem, jā. Skaidrs, ka viņi jūtas neveseli, tomēr Ābrams kalpo šiem ceļojošiem garām gājējiem.
Viņš skrien un izrīko savus kalpus un pats apkalpo un pat stāv kājās, kamēr viņi ietur maltīti. Tas viss droši vien nav viegli un vēl 99 gados. Un tad, kad viesi aiziet, viņš lūdz par Sodomas cilvēkiem, kaut vai viņš arī zina, kādi ir šie cilvēki. Un patiesībā viņš varētu priecāties, ka tur tuvumā būs mazāk ļaunu cilvēku, vai arī būt vienaldzīgs, jo tas varbūt neskar viņu tiešā veidā, bet viņš tomēr jūt līdzjūtību pret šiem šausmīgiem cilvēkiem un būdams slims cīnās lūkšanā ar Dievu. Šeit arī tā kā parādās tas, kāpēc Dievs viņu tik ļoti mīl, jo viņš ir viesmīlīgs, viņš ir laipns, viņš ir devīgs, pazemīgs, pacietīgs, piedodošs, līdzjūtīgs. Un tad es tā komentēju, kad iedomājos sevi šādā situācijā, ka tu esi slims un te nāk kaut kādi cilvēki, kur tev ir sveši, kur iet vienkārši garām, viņi dodās kaut kur un tu celies un tu sāc šos cilvēkus apkalpot un cienāt. Un, kad viņi aiziet, tad tu nevis ej atpūsties, bet ej lūgt Dievu. Un nevis par savu miesu, bet par šiem te cilvēkiem, kuriem draud, tā kā briesmas, varētu teikt. Jā. Domāju, ka tu piekritīsi, ka viesmīlība ir Dieva dāvana. Burtiskā un pārnestā nozīmē. Dažreiz cilvēkiem ir grūti uzņemt viesus savā mājā. Viņiem vienkārši tas nav dots. Bet citiem atkal tas ir kaut kas tāds, ka tiešām tu ienāc viņu mājā un tu jūties kā mājās, vai ne, kā gaidīts, kā mīlēt. Īpaši viesmīlība ir Dieva dāvana. Kāpēc tā ir Dieva dāvana? Tāpēc, ka Dievs pats apciemo. Es zināmā mērā tavs vārds atkārtošu tagad, ja. Dievs redz, kad cilvēks ir slims, kad viņam ir kāda vajadzība, un Ābrahāms šī gadījumā patiešām bija slims pēc šīs apgraizīšanas, ja, viņam ir grūti, bet viņš sēž pie savas telts, kur ļoti reti kādi svešinieki iet garām. Bet kāpēc viņš tur sēž? Viss šis konteksts šī stāstā rāda, ka viņš ir gatavs sagaidīt viesus. Un patiešām nāk 3 vīri. Un kāpēc šie 3 vīri nāk? Tāpēc, ka Dievs pats vērtē cilvēku. Tad, kad cilvēks ir apslimis, slims vai pat guļ uz nāves gultas, Dievs viņu apciemo. Dievs tuvojas viņām. Kāpēc daudz cilvēki iet ciemos? Varbūt kāda mācītāja iet ciemos, jeb diakoni iet ciemos. Vienkārši mēs pie mīļiem draugiem ejam ciemos, tāpēc, ka viņš ir slims. Mums ir jāiet apraudzīt, jāapjautājas, kā viņam iet, varbūt viņam kaut ko vajag. Ja? Dievs pats tāds ir. Un Ābrahāms, kurš jau ir attiecībās ar Kristu, kā mēs to redzējām iepriekšējā nodaļā, Ābrahāmā ir šis Kristus gars, un viņš, neskatoties uz to, kā viņš pats jūtās, ir gatavs pakalpot Dievam un cilvēkiem jebkurā brīdī, arī šajā brīdī. Jā, tas ir tā interesanti, man nāk prātā domas par, ir tāds izteiciens sirds plašums. Jā. Tā viesmīlība iet roku rokā arī ar sirsnību, man šķiet. Savā ziņā, es tāds cilvēks, kurus es zinu, kuriem ir šī dāvana, viņi arī ir tādi, ko gribās teikt, kuriem ir tas sirds plašums. Viņi nenoslēdzās sev savam labumam, bet viņi vienmēr ir tādi priecīgi redzēt citus, priecīgi satikt citus. Viņiem ir šī sirdī tā sirsnība pret citiem cilvēkiem. Un kas vēl varbūt jāatzīmē pie 18. nodaļas, kas tad īsti nāca pie Ābrahāma, kas pie viņa atnāca? Tie bija eņģeļi. Jā, interesants šis stāsts. Piemēram, 2. pantā ir parādījās 3 vīri. 3 vīri stāvēja viņa priekšā. Panti iepriekš ir rakstīts, ka tas kungs viņam parādījās. Tā kā tu saki, kā eņģeļi, vai ne, to mēs redzam tālāk 18. nodaļas un 19. nodaļas izklāstā, kā 3 vīri
šis kungs, šie 3 eņģeļi, viss ir kaut kas viens vesels tāds jēdziens. Tad, kad Dievs parādās cilvēkam, atklājas cilvēkam, viņš var parādīties tiešām kā visvarenais Dievs, kā kungs Jehova, kā ir rakstīts 1. pantā parādījās, ja? Viņš var parādīties kā cilvēks, un viņš arī var parādīties kā eņģelis. Nevelti Kristus rakstos, gan jaunajā, gan vecajā derībā, neskaitāms reizes ir nosaukts par tā kunga eņģeli, Jehova malāk, Jehova eņģelis. Kristus kā cilvēks, jā, to mēs saprotam, jo viņš ir ne tikai Dieva dēls, bet viņš arī ir cilvēka dēls. Viņš ir arī eņģelis. Ļoti bieži tātad viņš tiek parādīts kā eņģelis. Labi. Interesanti tiešām, kad saskarās šīs te, varētu teikt, tā kā divas pasaules, jā, kad mēs nezinām un nesaprotam, kurā brīdī tas var notikt un notiek, jā, un varbūt mēs to varam kaut kā nojaust un saprast varbūt pēc tam, bet tajā brīdī varbūt iespējams mēs pat varam nesaprast, ar ko mēs satiekamies vai ar ko, kā tas notiek. Es pieļauju, protams, ka tas nenotiek droši vien bieži un varbūt ne katram cilvēkam, bet, jā, tādas lietas ir. Nevēl kā ir rakstīts, ja, ka daudzi nezinot ir uzņēmuši savos namos eņģeļus. Un Dievs spēja pielāgoties cilvēku situācijai, lai viņu nepārbiedētu, ja, lai izdotos komunicēt vai palīdzēt cilvēkam, ja viņš pielāgojas. Te viņš var būt cilvēka veidolā, te viņš var būt eņģeļa veidolā, te viņš var parādīties kā visvarenais. Es pieļauju, varbūt tomēr kā Ābrams tā kā nojauta, ka tie nav parasti ceļnieki. Es tā pieļauju, ka viņš varbūt bija tos attiecībās un viņš arī savādāk to tā izprata un nojaut. Un viņi jau arī tomēr tā kā atklājās tajā vienā brīdī, ka viņi pasaka, ka pēc gada Sāra tā kā būs tas pēcnācējs pēc gada, ka viņi to tik tā pasaka. Un tad es domāju, ka viņš tiešām saprot. Jā, ja mēs visu to kontekstu izlasām 18. nodaļā, viņš pilnīgi viennozīmīgi saprot, ar ko viņš runā. Tā kā pie 19. nodaļas, kas man likās vienkārši, kad viņu lasīju, man vienkārši tā kā sižeta filma bija tā viss tas tur notiekošais. Es to savādāk nevaru komentēt, jā. Man liekas vienkārši, tādos apstākļos izdzīvot un vispār to, vienkārši šausmīgi, jau sākot ar to, kas notiek ar Latu, kā viņam tur uzmācās un kā viņš aizstāv savus viesus un es domāju arī, kas tas pa pūli, ja, kas tie pa cilvēkiem, viss tas kopumā, vienkārši liekas, tiešām es to tā kā filmā vienkārši skatījos, man likās vienkārši tāda tiešām sižeta filma, tāda šausminošiem momentiem. Man ir jautājums, par 13. pantā ir teikts, ka žēlošanās nāk uz tā kunga priekšā. Kas tad ir tie, kuri žēlojas? Manā tulkojumā ir rakstīts liela brēkšana par to nāk uz tā kunga priekšā. Redzi, tad, kad cilvēki dzīvo tādu izvirtušu dzīvesveidu, tas nozīmē, ka ne visi viņi izbauda kaut kādu miesīgu prieku no tā visa, ir arī vardarbība. Es domāju, ka pirmām kārtām te ir jāierauga, ka cilvēki ir pakļauti vardarbībai, un viņi tanī pašā laikā arī nespēja no tā visa aiziet. Viņi ir līdzatkarīgi, ja, un brēkšana notiek. No otras puses, nav jau izslēgts, ka kaut kura apkārtējās tautās, vai ne, kur tur gāja, kaut kāda varbūt tirdzniecības ceļa gāja, es pašreiz fantazēju, bet tā viss bija realitāte, es domāju, tajā laikā. Kad viņi izgāja cauri šīm pilsētām vai tuvojās viņām, bieži vien izveidojās priekšstats, ka jāiet līkumi ir. Viņiem tika nodarīts pāri, notika iespējami uzbrukumi. Ja? Un par ko tad te iet runa? Te iet runa par seksuālu varmācību.
lielā mērā. Tie paši jautājumi, kas ir šodien arī ļoti aktuāli, ja, un mēs te uztraucamies, vai tagad nāk tas viss arī mūsu sabiedrībā iekšā, un varbūt pat ar likumdošanām nāk iekšā, ja. No vienas puses liekas, kas tur īpaši, cilvēki ir savādāk. Bet nav tik vienkārši tās lietas, jo, ja mēs paskatāmies, es tā speciāli nekad neskatos, bet kādreiz izlec ārā kaut kur, YouTube vai kaut kur, ka cilvēki, kuri ir homoseksuāli, kad viņi tiek intervēti vai viņi ieliek kaut kādus ziņojumus iekšā. Vienalga pat kādās grupās, ja? Jauniešiem ļoti patīk, piemēram, tāda grupa kā TikToks, vai ne? Tur ļoti bieži un daudz kas izlec ārā. Es arī nesen tur pievienojos arī ar saviem mērķiem, kāpēc es tur pievienojos. Kad es paklausos, jau vairākas reizes esmu padzirdējis tādas epizodes, paklausos šajos cilvēkos, kur ir dziļi nelaimīgi, dziļi emocionāli izkropļoti. Viņa stāja, viņa atskats, viņu valoda, viss parāda, ka tie ir absolūti izkropļoti cilvēki. Jā, es nesaku, ka viņi visi tādi ir, bet tas parāda to, uz ko tas ved. Uz pilnīgu cilvēku degradāciju. Dažs labs noturās tām pretī. Īpaši tas notiek, ja nekādas iejaukšanās nenotiek, lai palīdzētu viņiem jauniešu vidē. Viņi degradējas tā, ka viņi pēc tam vispār nav gatavi dzīvot šo dzīvi. Tā arī ir sava veida brēkšana. Jo Dievs redz, kas notiek ar šo jauno cilvēku, bet šis jaunais cilvēks nekad varbūt pat lūgšanu nav teicis Dievam. Bet tas, kas notiek Dieva radītajā pasaulē, ir kā kliedziens uz Dievu. Un Dievs saka, kā lai es palīdzu, ko lai es daru? Jā, Dievs zina, kā var kuram cilvēkam palīdzēt, bet viņš zina arī to, ka ir cilvēki, kuriem vairs nevar palīdzēt. Par ko iet runa šī 19. nodaļā? Ir cilvēki, kuriem vairs nevar palīdzēt. Tā ir nāvējoša diagnoze. Jā, interesanti arī to, ka šeit arī tie lata topošie znoti, viņi neizglābis, jo, tad ir jautājums, vai viņiem tika paziņots, viņiem bija iespēja, viņiem tika dot iespēja, bet viņi tika atzīti par cienīgiem saņemt šo vēsti, tā kā, lai viņi aiziet, bet viņi neticēja tad viņi neticēja, ka šis notiks. Tad arī viņa aizgāja bojā. Bet tad sanāk, ka viņa arī bija tomēr stipri jau tajā visā iekšā, ja viņi tomēr tā kā, neusticējās ģimenes, tēvam, Latam, viņi neusticējās tam, ko viņš saka. Bieži vien taču ir tā, ko tas vecais tur runā, ko viņš saprot, vai ne? Pasaule mainās. Šodien ar tā notiek, un mēs paši esam gudri. Es neesmu drošs, ka šie vīri atteica Latam, tāpēc, ka viņi paši bija tanī iekšā. Ir jau iespējams arī tā, ka cilvēki vienkārši saka, es saprotu, ka citiem tā ir, citiem tā vajag, man tā nevajag. Es attaisnoju savā sirdī, savā prātā viņu grēku, viņu sacelšanos pret Dievu. Bet kas tad ir sacelšanās pret Dievu šī jautājuma kontekstā? Dievs sacīja, būs vīrietis un sieviete, būs divi cilvēki, un viņiem būs veidot šīs savstarpējās attiecības. Pasaules vēsture tik ātri izmainījās, ka, cilvēki sāk domāt savādāk. Tieši tas pats, kas notiek arī šodien. Taču liekat mieru šiem te cilvēkiem ar viņu uzskatiem. Ļoti daudz tā domā. Jā, savā veidā liec mieru, nav mums viņiem jāuzbrūk, bet varbūt likt saprast kaut kā sabiedrisko domu, kaut kādā veidā ietekmēt, kā tas ir virziens uz pilnīgi pašiznīcināšanos, to gan vajadzētu kaut kādā veidā likt pie sirds. Es varētu apkamt to nelaimīgo cilvēku, ja iespējams raudāt kopā ar viņu. Bet tanī pašā laikā likt saprast, tu atrodies uz ceļa, kas tev aizvedīs pilnīgā degradācijā un bojā ejā.
Ar to būtu jārēķinās. Lats kaut ko no savas puses cenšas darīt. Cik viņām tā pārliecība ir liela, ka tas grēks ir briesmīgi liels, tas ir cits jautājums. Ja? Jo 19. nodaļas stāstā mēs ieraugam arī to faktu, ka tad, kad bija jāiet prom, Lats saka eņģelim, es gribu apmesties Coārā. Tā taču ir tāda maziņa pilsētiņa, vai ne? Tur noteikti to grēku nav tik daudz. Bet es no stāsta konteksta redzu, ka Dievs bija paredzējis iznīcināt arī Coāru, bet Lata dēļ šī pilsēta tika pataupīta. Starp cik pilsētas tika iznīcināts? Nezinu, varbūt palaid garām kaut kur. 19. nodaļas 24. pants, tāds klasisks piemērs. Bet tas kungs lika līdz sēram un ugunī pār Sodomu un Gomoru no tā kunga no debesīm. Viņš izpostīja šīs pilsētas un visu apgabalu un visus pilsētas iedzīvotājus, arī zemes augus. Tātad tik iznīcināts šeit ir rakstīts Sodoma un Gomora, vai ne? Un visu tā apgabala apkārt. Tas ir labi, ka tu piezīmē arī šo te, jo ir vairākas rakstvietas. Piemēram, viena es nolasīšu 5. mūzes 29. nodaļā ir rakstīts: sērs un sāls, izdegusi ir visa viņu zeme, tur nesēja, tur neaug un zāle tur nezeļ, jo tā zeme ir izdeldēta gluži kā Sodoma, Gomora, kā Ādama un Cebaima, ko tas kungs izdeldēja savās dusmās un bardzībā. Ir uzskaitītas vairākās vietās Bībelē, ka tika izpostīts 4 pilsētas. Parasti mēs sakām Sodoma un Gomora, bet tu ļoti labi uzsvēri to, liels apgabals tika izpostīts. Tās nebija tikai Sodoma un Gomora. Un, ja jau esam nonākuši pie 24. panta, te ir vēl kaut kas jāpamana. Es arī šajā nodaļā gribu uzsvērt, ka iet runa par Kristu. Kristus ir tiesnesis. Bībeles pēdējā grāmata, atklāsmes grāmata zīmē šo ainu, ja, ka nāk brīdis, kad viņš nebūs vairs glābējs. Glābšanas darbs būs noslēdzies, viņš kļūs par tiesnesi. Un šeit ir tāds ievads tam visam, jo 24. pants ir unikāls. Ieklausies, mēģini iedziļināties, kas te rakstīts. Tas kungs lika līdz sēram un ugunī pār Sodomu un Gomoru. Kas ir tas kungs, kas lika līdz sēram un ugunī? Te ir rakstīts burtiski Jehova, Jehova, lika līdz sēram un ugunī. Tas sanāk Jēzus? Sanāk, ka Jēzus, un tūlīt mēs ieraudzīsim, ka tiešām tas ir viņš, jo pants ar to nenoslēdzas. Te ir tālāk rakstīts: kungs lika līdz sēram ugunī pār Sodomu un Gomoru no tā kunga no debesīm. Atgriezīsimies atpakaļ, piemēram, pie Bābeles stāsta, kur jau mēs skatījāmies iepriekš. Kungs nolēma, Jehova nolēma, es nākšu, nolaidīšos un apskatīšos, kas šeit virs zemes notiek, kas tā par celtniecību. Bābeles tornis tiek celts, vai ne? Šeit notiek kaut kas līdzīgs. Jo ar ko tad mēs sākām? Mēs sākām 18. nodaļā, kungs parādījās, 3 vīri parādījās. Jēzus parādās, pēc brītiņa 2 no šiem vīriem aiziet uz Sodomu un Gomoru, bet Jēzus paliek ar Ābrahāmu sarunā. Un tagad, kad notiek beidzot šī te iznīcināšana, Jēzus liek līdz sēram un ugunī, kur viņš saka: Tēvs debesīs, es šeit atnācu un pats savām acīm redzu, kas te notiek. Tālāk vairs nav kur iet. Šī cilts ir sapujusi, jo pa Noā laika arī tika lietots tāds vārds, ja, oriģinālā. Latviešu valodā to gluži tā nepamana, ja. Noā laika cilvēce bija sapuvuši, tā kā tādi āboli grozā sapuvuši, un tur viens vesels ābols Noā. Lai to veselo ābolu izglābt, to ņem ārā un tos met ārā. Un te līdzīgi notiek, ka Lats ar savu ģimeni ir vēl tas veselais ābols šajā sapuvušajā vidē. Un Jēzus saka, es redzu,
ka viņi ir aizgājuši tik tālu, ka atpakaļ vairs ceļa nav. Jēzus, kurš ir visu laikmetu lielais ārsts, kas spēj noteikt diagnozes, kas spēj dziedināt. Viņš saka, dziedināšana nav iespējama. Un viņš saka tēvam, tēvs, lai līst uguns. Jehova saka Jehovam debesīs, tēvs, lai līst uguns. Lūk, šeit sastopās šīs dievišķās divas personas, Kristus un tēvs šī 24. pantā. Un rezultātā Dievs pieņem lēmumu šī savā dievišķajā padomē, ja, un šī uguns krīt un šīm pilsētām un šim apgabalam ir jāiet bojā. Jā, ja tā, es atkal atgriezos pie tā domās, ka es to kā lasīju, skatījos kā tādu filmu, ja, kur krīt no debesīm tas uguns un tur sprākst un deg un viss, un tur, ir tās šausmas, kas tur notiek, ja, un tad Lats vēl pazaudē sievu, viņš pazaudē arī savu mājvietu, un tā tad nāks viņam dzīvot kalnos, kur tā nav civilizācijas, tātad tur ir grūti arī izdzīvot, saprot, jo tur arī nav daudz, kas arī tā laika pieticīgi iztikai, tur droši nav arī dažādas tur, akas tur un vēl kaut kas tur droši vien ir diezgan smagi un kā jau kalnos, jā, varbūt tur arī ir grūti apstrādāt zemi un tā tālāk, jā. Tātad viņš bēg no šīs katastrofas, no šī uguns, un es domāju, ka viņi arī ir ļoti pārbijušies, un tā. Neapšaubām. Ja vēl vairāk, tu jau tā skaisti zīmē to ainu, ja, aizgāja kalnos, ja. 19. nodaļas 30. pantā ir rakstīts, un viņš apmetās alā. Viņi bija tā pārsteigti un pārbijušies no viss notikušā, ja, ka viņi ielien alā, ne vispār kaut kur noslēpjās tā, ka vēl labāk nemaz vairs nevar noslēpties. No otras puses, viņos padziļinās šī te grēka izpratne. Kas ir grēks? Es vienmēr, kad uzstādu šādu jautājumu, atceros 1. Jāņa 3. nodaļa 4. pantu. Grēks ir bezlikumība, dzīve bez Dieva likumiem. Un tad, kad tu ieraugi, ka visapkārt ir pilnīga anarhija, bezlikumība, tad tu iekļaujies Dieva tautā, kura sāk dzīvot šādu dzīvesveidu. Ebreji 11:38. Atkal atgriežos pie Ebreji 11. nodaļas, un tur ir rakstīts tā. Viņi, kuru pasaule nebija cienīga, maldījās pa tuksnešiem un kalniem un alām un zemes aizām. Pasaules vēsturē dažādās vietās, dažādos laikos ir bijušas tādas epizodes, kad cilvēki tiešām aiziet prom no civilizācijas, lai šīs civilizācijas infekcija, grēka infekcija viņus neskart, un viņi dzīvo nost, jo viņi saprot, mana paradīze, labāk tad, lai ir ala. Tāpat kā Lats izdara to izvēli, viņš tu ir tik ļoti lielā mērā izbaudījis uz savu ādu, ja? Pazaudējis, kā tu pati teici, māju pazaudējis, sievu pazaudējis, ne? Kāpēc sievu pazaudēja? Tāpēc, ka viņa, ne jau tāpēc, ka viņai tur kakls grozījās, ja? Bet tāpēc, ka viņa ar sirds ilgām skatījās, ka viņai zūd tas, kas viņai ir tik ļoti mīļš. Un Dievs saka, Sodomas un Gomoras gars ir arī Lata sievā. Viņa nevar palikt dzīva. Šeit darbojas Kristus kā tiesnes. Viņš ir klātesošs. Jā. Jā, es saprotu tā, kad sanāk, ka šī te Lata sieva, viņa šajā ļaunumā saskatīja arī labo. Un laikam tas bija tas, kas lika viņai paskatīties ar šīm te ilgām, ar nopūtām uz to vietu, kur viņa bija dzīvojusi. Cilvēcīgi es viņu varu saprast, ja, tas ir laiks, ko tu pavadi, tur ir arī kaut kādas atmiņas, tur ir arī skaisti brīži, droši vien katra cilvēka dzīvē ir arī dzīvot lielā ļaunumā, ir arī kaut kas tāds, un viņa,
pieķērās šim te laikam, šai te dzīvei un arī, šai te mantai, kas tur bija. Droši vien varbūt, ka viņi nebija trūcīgi, es nezinu, tā viņi vienkārši, tas bija droši vien tik strauji, tas viss notika, viņa nebija varbūt gatava tādam uzreiz, ka tev pēkšņi, tas ir tā kā, kad izved uz Sibīriju, sataisies un ne, un tagad, Jā, viņa acīm redzot tajā ļaunumā saskatīja daudz ko labu, un tā ir tā problēma. Un tā ir tā mācība, ko mēs varam šodien mācīties no šī stāsta, nepieķerties lietām, pieķerties Kristum, jo mēs nezinām, kurā brīdī tavs dzīves pavadiens vienkārši var aprauties, ja? Tu nezini, kurā brīdī tavā mājā var izcelties ugunsgrēki. Jebkas var notikt, jebkurā brīdī uz ielas tev var kaut kas notikt. Ja? Nepieķeramies lietām. Debes valstības durvis ir šauras. Ja? Jo tur ieiet var tikai cilvēks. Ja man ir uz mugursoma, man patīk staigāt ar mugursomu, ja? Tad šie vārti, ja, tā simboliski tiek stāstīts, ir tādi, ka es ar mugursomu netiek iekšā. Es neko nepaņemšu līdzi debes valstībā. Tikai Kristu savā sirdī, savā dzīvē. Dzīvo ar viņu, un tad tu arī dzīvos turpmāk, mūžīgi. Un tomēr izejot cauri šīm te šausmām, visam šim te, izdarot kaut kādus secinājumus no tā, tomēr mēs lasam tālāk. 19. nodaļa, 31. pants. Un tad pirmdzimtā sacīja jaunākajai, mūsu tēvs ir vecs, un neviena vīra nav virs zemes, kas varētu nākt pie mums, kā tas ir virs zemes parasts. Lai tad ejam un dodam savam tēvam vīnu dzert, un lai tad guļamies pie sava tēva, lai no sava tēva mums būtu pēcnācēji. Kā tagad šo saprast? Jā, Sodomas gars, Sodomas civilizācijas ietekme Lata meitās ir palikusi. Jā, viņas ir izglābtas. Lielā mērā Lata ticības dēļ, kaut arī mums liekas, ka Lats arī diez cik ticīgs nebija, bet lūk, cik Dievs ir žēlojošs, ja viņš spēja saskatīt kaut ko vismaz, kādu cerības stariņu, ka šis cilvēks ir dziedināms, tad Dievs palīdz, dziedina, glābi. Es tiešām šeit kaut kādu tā kā pretrunu saskatu, un es teiktu tādus aizstāvības vārdus varbūt šīm te Latas meitām. Iepriekš mēs lasam par to, tad, kad atnāks šis te pūlis un grib šos te viesus aizskart, tad viņš saka, es jums došu savas meitas, viņas ir nevainīgas, es saviem vārdiem, jā. Es jums došu savas meitas, bet lieciet mieru maniem viesiem, jā. Viņas ir nevainīgas, tas tomēr jau arī, ja dzīvoja tādā vidē, parāda tomēr viņu kaut kādas morālas vērtības. Es pieļauju, ka tādā vidē viņas varēja ātri kļūt amorāls, ja? Viņas tā tad ir nevainīgas. Vismaz tajā brīdī, kad pie Lata atnāk šie te viesi. Ja? Un es domāju, ka varbūt tās ir tādas bailes palikt vecumā bez aprūpes, ka tas ir tāds sievietes reizēm viņas jūtas nedrošāks, nepasargātāks. Viņas vēlās, kaut kā pasargāt sevi, izdzīvot grūtos apstākļos, teiksim tā, un viņas domā varbūt par to nākotni, jā, kas tad notiks tālāk. Mūsu tēvs ir vecs, jā, viņš drīz aizies, un ko mēs darīsim? Mums vajag kaut ko, kas mums vecumdienās mums palīdzēs. Varbūt tāda ir tas motīvs. Nevis tas ir tieši tāds, izklaides moments. Jā, izklaides moments noteikti tur nav. Tur man jāpiekrīt. Daudzi jauni cilvēki kaut kādu kompleksu dēļ, mazums kādu iemeslu dēļ, mēdz pie sevis domāt. Reti saka, bet domā bieži, ja? Es laikam nekad neaprecēšos. Kur ir tas man otra pusīt? Es nevaru atrast, man nebūs ģimene. Varbūt kaut kas līdzīgs notiek ar Lata meitām, bet tanī pašā laikā ir jāsaprot, ka tā ir mūsu nepacietība.
Jo tad, kad mums jau ir vairāk gadu, mums vairs nav 11, mums vairs nav 20, bet mums jau ir 50, 60, 70. Mēs par šāda veida domu, ka es nekad neaprecēšos, sākam pasmaidīt. Es jaunībā biju pārāk nepacietīgs. Tā to varētu drīzāk noformulēt. Savā nepacietībā nevis ķer un grāb pa labu un pa kreisi pirmais, kas vien pagadās, bet ej pie Dieva un lūdz lūkšanā. Dievs, kur ir mans dzīves draugs, man otra pusīt, kuru tu man esi paredzējis, un kurš mums aizliedz kaut ko tādu lūgt Dievam? Ja mums nav nekāda attiecība ar Dievu, jā, ir dzīves periods, īpaši dzīves sākumā, kad mēs vēl Dievu nepazīstam, mēs katrs ejam dziļākās attiecībās ar viņu dzīves gaitā. Un tāpēc ir vērts vispirms atrast ar Dievu. Garīgā nozīmē, var teikt, izveidot tādu ļoti dziļu, personīgu, īpašu saiti ar Dievu. Sākt saprast, kā viņš runā, kā viņš atbild uz maniem jautājumiem, un tad lūgt Dievs, lūdzu, kur ir mans dzīves draugs, un viņš sūtīs noteikti. Bet te ir arī tīri praktisks ikdienišķs piemērs, ko es varu izlobīt no šiem vārdiem ārā. Pie mums ir tāds teiciens, no 2 ļaunumiem izvēlies vienu. Un šī gadījumā es varētu sacīt tā, ka Lata meitām nevajadzēja izvēlēties šo soli. Viņas, protams, Dievam nejautāja, viņas vienkārši pašas pieņēma lēmumu, kā tagad visus šos jautājumus atrisināt. Viņas nav gatavas gaidīt, jo viņas domā, ka viņas te alā paliks dzīvot uz visu atlikušo mūžu, vai ne, ka nekas dzīvē vairs nemainīsies. Tad, kad mums ir starp vairākiem ļaunumiem jāizvēlās viens, es gribētu teikt tā. Mums nav jāizvēlās neviens ļaunums. Mums ir jāizvēlās paklausība un uzticība Dievam. Ja Dievs ir to teicis, tev nebūs tā darīt, kā darīja šīs te Lata meitas iedams pie savu tēvu. Tev nebūs to darīt. Tas ir Sodomas gars. Tev nevajag palīdzēt Dievam atrisināt jautājumus tieši tāpat, kā Sārai nevajadzēja palīdzēt Dievam atrisināt, vai ne, un dot Hagara Ābrahāmam. Dievs īstā laikā dos atbildi. Ābrahāms Sāra gaidīja ilgi, un tieši tāpatās arī tagad Lata meitām vajadzēja gaidīt. Jo kas tad notika pēc šī viņu pieņemtā lēmuma, pēc viņa soļa? Jā, pirmdzimtai piedzima Moabs, un otrai meitai piedzima Ben-Ammi, tas ir amoniešu tēvs. Izveidojās 2 tautas, moābieši un amonieši. Tieši tāpat kā Ābrahāmam nevajadzēja piedzimt Ismēlam, bet ja reiz viņš ir, tad Dievs saka, labi, es arī viņu svētīšu. Bet tā nebija tā svētība, kur es tev paredzēju. Jā, svētība bija Īzaks. Un šī gadījumā Moābam un Ben-Ammi arī nevajadzēja piedzimt, jo viņi vēlākajos gados radīja daudz sirdssāpes Dievu tautai. Moābieši un amonieši karoja pret izrēliešiem, viņi bija Dievu tautas ienaidnieki. Un kāpēc tā notiek? Kārtējais neusticības solis. Es neprotu gaidīt Dieva atbildes, neprotu saņemt Dieva atbildes. Bet jāsaka tā, ka tomēr var redzēt te, ka Dievs Ābrahamu taurat īpaši mīl, jo Latu viņš šajā sakarā viņu bērnus, lai kādi viņi tur ir tie moabieši un amonieši viņus tomēr nesvēta, jā, bet Ābrahama dēlu, kurš arī nav īsti pēc Dieva prāta, tomēr viņu svēta. Tas arī tā interesanti. Jā un nē, jo šeit ir tad doma mazliet jāpadziļina. Piemēram, kas bija Rute? Mēs zinām, ka Rute ir Kristus ciltsrakstos iekļauta, vai ne? Viņa pēc tautības bija moābiete. Tātad Dievs bija sacījis, vēlāk arī mēs atrodam tādas vārdas, šķiet 5. Mūzes grāmatā, ka nemūžam, lai neviens nenāk no moābiešiem Dievu tautā, Dievu draudzē. Dievs saskatīja tur lietas, vai ne, ka tās nav labas, ja? Bet jebkurš cilvēks,
atrastamies arī nelabvēlīgā vidē. Jebkurš moābietis, kurš tuvojas Dievam, ir Dieva pieņemts. Tieši tāpat kā Rute kļuva īpaši pieņemta, iekļauta sievietes vārds, iekļauts Kristus ciltsrakstos, sveštautietes vārds, iekļauts Kristus ciltsrakstos. Tas ir kaut kāds unikums. Jā. Dievs spēja glābt to no ieraudzīt ilgas, jebkur cilvēka sirdī, vienalga, kur viņš atrodas. Nu jā, tas mums ir pārdomam katram par sevi. Tie cilvēki dzīvoja samaitātā vidē, tātad Lats un viņa ģimene. Un cilvēks dzīvojot noteiktā vidē pierod pie tā, kas tur notiek, un vēl vairāk cilvēks arī iemīl to dzīvi. To mēs redzam pēc Latas sievas, ka viņai bija žēl atstāt šo vietu. Viņa vēl gribēja pēdējo reizi paskatīties uz savām mājām, šo pilsētu, un Dievs redzēja, ka tā ir viņas sirdī, tāpēc viņa mirst. Tāpat mēs arī dzīvojam samaitātā un amorālā pasaulē, un arī daudz ko mīlam, kas šeit ir, un kas nav saskaņā ar Dieva prātu. Kādam tās ir ballītes, kādam alkohols, sabiedrības standartu pazemināšana, morāla standartu pazemināšanās pieņemšana, kaut vai klusējot, arī tautas folklora, tad visādi veidi tradīcijas, buršana, maģija, bieži arī neizprotot, piemēram, horoskopi, likteņdārs un daudz vēl cita. Un tā mēs tajā esam iekšā, mēs daudz ko no tā mīlam, jo tā visi dara, un tas šķiet normāli. Tāpat arī viņi vairs neatšķīra labu no ļauna. Tad lasu par 20. nodaļu, man ir tā. Šo lasot, es saprotu, ka es neko nesaprotu. Es nesaprotu, kā Dievs darbojas pie cilvēku sirdīm. Tas man ir tāds noslēpums. Jo Abimeleks parāda lielu ticību Dievam. Izrādās, ka viņš nav bijis tos sakaros ar Sāru, un sanāk, ka Ābrahama meli ir visu vērsuši par labu. Tas man liek domāt, ka neviena cilvēka sirds, neskatoties uz viņu ieņemamo stāvokli vai amatu, tā var būt dažādās attiecībās ar Dievu. Kā būdam ķēniņi, tāda var parādīt ticību un bijību Dievu priekšā, un man izbrīna, ka Ābrahama mels Dievs vērš par svētību, to es nesaprotu. Skaidrs ir viens, ka Ābramu Dievs ļoti mīl, un tas kungs ne tikai izveda Ābramu, atvainojas Sārai, nebūdams vainīgs, vēl apdāvina viņu un atļauj Ābrahamam dzīvot uz savas zemes, kur viņš vien vēlās. Mēs redzam, ka dievbijība ir ļoti daudzos cilvēkos. Ļoti daudzi varbūt nekad nav lasījuši Bībeli, un tā tas arī līdzīgi bija, ka nav personīgi sastapuši Kristu, Dievu, Jehovu, Jahvi, kā Ābrahāms to bija, bet viņos ir šī te dievbijība, viņos ir šī pārliecība, ka ir kaut kāds augstāks spēks, ir kaut kādi morāli standarti, ja? Tas viss ir pazīstams, jo Dievs to visu liek vispirms cilvēku sirdīs. Un grūti ir tad, ja mūsdienās mēs pamanām, ka tas neparādās pat vairāk cilvēku sirdīs. Nav svarīgi, vai cilvēks ir vai nav lasījis šo grāmatu, bet ja viņš savā sirdī pat nejūt, vai ne, kas ir pareizs, kas nav pareizs, ja, nav nekādas nojausmas, tad ir smagi. Te nu mēs redzam, ka Abimeleks ir viens no tiem, kas savā sirdī jūt Dievu klātbūtni un pazīst viņu. Un viņš zina, ka ir robežas, tās sarkanās līnijas, kurām pārkāpt nedrīkst pāri. Man ir Bībelē atzīmēta tāda rakstvieta, Psalms 105 un 14. Un te arī iepriekšējos pantiņos iet runa par Ābrahāmu, piemēram, 9. pantā, ja, to derību, ko viņš slēdz ar Ābrahāmu un savu zvērestu, ko viņš deva Īzakam un tā tālāk, viņš parāda, ka viņš ir gatavs rūpēties par Ābrahāmu un viņa pēcnācējiem, līdz pat tādai pakāpei, ka izskan vārdi, 14. pants, viņš neļāva nevienam viņus apspiest un sodīja pat ķēniņus viņu dēļ. Neaizskariet
manus svaidītos, neaizskariet manus praviešus. Ko tad Dievs dara ar Ābrahāmu un līdz ar to arī ar ikvienu no mums? Viņš saka, ja tu esi nācis derības attiecībās ar mani, ar Dievu, tad tas nozīmē, ka es apņemos, Dievs apņemās, ka es par tevi parūpēšos. Jā, tev dzīvē ies kā pa kalniem, kā pa lejām, bet tanī pašā laikā es turēšu tev savās rokās. Ja tavs ceļš virzīsies nost no mana ceļa, es atkal tev virzīšu atpakaļ. Ābrahāms bija parasts cilvēks, parasts ticīgais. Jā, viņam gribās uzticēties Dievam, bet tik pa brītim viņš novirzās no tā ceļa. Un te mēs redzam, kā Dievs iejaucās. Viņš saka, es neļaušu darīt pāri, aizskart savus ļaudis. Šī gadījumā Ābrahāms ir vājš, un Dievam ir jāaizstāv viņa sieva, Sāra, un viņš to dara. Es neļaušu aizskart savējos, Dievs paziņo. Un Dievam to ir izdarīt šī gadījumā ļoti vienkārši, jo Abimelehs, Gerārs ķēniņš, ir pietiekami, atvērts dievišķā gara iespaidām, ja, un viņš to līdz atsaucās, kā viņš pamana, ka te ir augstāka spēka iejaukšanās. Viņš ir savādāks, starp citu, kā Ēģiptes ķēniņš, kad mēs lasīsim 2. Mūzes grāmatu, kad Dievs runā caur 10 sodībām, un viņš katrā sodībā tomēr turpina pretoties Dievam. Ja? Tur neko nevar darīt. Šajā gadījumā Abimelehs apzinās savu pat neapzināto grēku. Viņš nav izdarījis, bet viņš varbūt ir domājis kaut ko, ja? Un viņš ir gatavs pēc tam apdāvināt Sāru un palaist ar svētību Ābrahāmu prom, ja? Tātad neapzinātais grēks arī ir grēks, bet viņš ir gatavs pat par šo te neapzināto, nedarīto grēku, domās pieļauto grēku, lūgt piedošanu. Varētu gandrīz teikt, Abimelehs ir tāds kārtīgs kristietis, ja? Salīdzinot ar Ābrāmu šajā gadījumā. Katrā ziņā viņš ļoti man izbrīna, jo es teiktu tā, ņemot vērā tomēr, ka ķēniņš, kas ir ķēniņš tajā laikā, viņam taču ir neierobežota vara, ko es gribu, to es ņemu, tūlīt es dabūnu jebko. Bet tas vien, ka viņš, netuvojās šai sievietei, kuru viņš ir izvēlējies, viņš viņu ir iekārojis, tas ir nepārprotam, jā, tātad viņš viņu neņem ar varu, viņš, es teiktu, jā, viņš ir pietiekami galants, es saprotu, ka tas nav tikai viņa, tur Dievs darbojās, jā, bet vai tikai te nav arī stāsts? Kuriem tā nevar darboties, viņi ir aizvērti, jā, tātad viņā jau ir šis te iekšā tomēr tāds, un arī tā atvainošanās, par ko viņš varētu viņus padzīt, tas būtu jau labs darbs no ķēniņa, ja viņš varētu viņus vienkārši padzīt, tu esi man melojis, vācties prom vienkārši, no manas zemes, bet viņš vēl apdāvina, tātad viņš saprot to, kam viņš ir mēģinājis tā kā pieskarties, uz ko viņš mēģinājis tiecties, tad viņš ļoti ir, kā ķēniņš, es teiktu, viņš izrāda lielu pazemību un dievību. Jā, par cik 20. nodaļa seko 19. Tur mēs redzam, ka Dievs mēģina pateikt, ka Sodoma un Gomora bija jāiznīcina tādēļ, lai tāds Abimelehs arī netiktu inficēts, jo viņš ir pilnīgi savādāks. Jo grēks tā ir infekcija. Un Dievs saka, es gribu grēku ierobežot. Es gribu grēku krustā sist. Kristus taču atnāca un mira par mūsu grēkiem. Dažreiz cilvēki runā, nezinu, vai tā varētu teikt, bet gribās tā teikt. Sodomas garā Jēzus piesit krustā 10 baušus, vai vispār, vispārīgs teiciens, Dieva likums piesit krustā. Nē, viņš piesit krustā grēku. Cīņa notiek pret grēku, pret sacelšanos pret Dievu. Grēks, kurš bieži vien Bībelē tiek tulkots latviešu valodā, to gandrīz nekad nevar redzēt. Ja? Ir jālasa oriģināli teksti, lai mēs ieraudzītu, ka bieži vien grēks oriģinālā ir lietots ar citu vārdu - bezlikumība, likuma pārkāpšana, gan vecā, gan jaunā derībā. Un te mēs noteikti varam redzēt, ka Dievs vērtē to, ka Abimelehs ir
Dieva likuma ievērotājs savā sirdī. Viņš varbūt viņus neprot noformulēt tā kā Abrahāms, bet viņš ļaujās šim te dievišķiem iespaidiem, kas runā uz mūsu sirdsapziņu, ja? Un viņš ir viens no tiem. Viņš arī saņem savu algu un viņš tiek dziedināts un arī, es saprotu, tā kā svētību viņš saņem. Tā viss nav, kad šī sirds paliek tā kā, bez atbildes. Viņš uzticās un viņš arī saņem ticībā. 21. nodaļā, tur atkal man ir daudz nesaprotamu lietu. Es arī nesaprotu jau pašā sākumā, kur rakstīts, ka Ismails smejas, par ko tad viņš smejas? Tātad 9. pants, Hagares dēls Ismails smejas par to, ka Sāri dzemdējusi dēlu vecumā. Vienkārši izsmēja vecu cilvēku. Varbūt kā tā. Sakot, ko tad tāda veca tante tagad te ar mazo bērniņu, jā? Cita atbilde varētu būt, ka viņš netic Dievam, viņš smējās par to, ka varētu kaut kas tāds notikt. Viņš visu laiku ir dzīvojis neticībā un pārliecībā, viņš jau ir kārtīgs pusaudzis, viņš jau pretendē uz Ābrahāma mantojumu. Ja, 13-gadīgs zēns, ja, viņš vairs nav maziņš nemaz. Un tagad, kad Dievs savu apsolījumu piepildīja, viss mainās. Kāpēc es tā domāju, ka viņš smējās par Dieva apsolījumu? Jo man uzreiz gribās atšķirt 2. Pētera 3. nodaļas 3. pāntu, kur ir rakstīts tā. Papriekš ievērojiet to, ka pēdējās dienās nāks nikni smējēji, kuri dzīvos savās paškārībās. Man šķiet, ka te ir princips uzrakstīts, ka tie, kuri neusticās Dieva apsolījumiem, kuri neņem par pilnu Dieva apsolījumus, viņi par to viss smējās. Un Ismaēls ir viens no tiem, kas arī smējās. Viņš neņem pa pilnu, ka Dievs saka, Īzaks būs īstais. Jo viņš taču zina, Ismaēls, esmu pirmdzimtais. Viss man pienāksies. Tā tas ir bijis un tā tam būs būt, vai ne? Bet tad, kad Dievs iejaucās, un mēs to redzam bieži vien, šī gadījumā mēs to redzam, vēlāk mēs to redzēsim pie Jēkaba un Ēsau, arī nedarbojas pirmdzimtība, ja? Un tā tālāk. Visā tajā tautas vēsturē ik pa brītiņa Dievs pārkāp it kā šos vispār pieņemtos pieņēmumus, ka pirmdzimtais ir galvenais. Bet Dievs meklē, kas notiek cilvēku sirdī. Ismaēla sirds ir pilna smiekla, izsmiekla, nicinājumu, pašpārliecības, pašiedomības. Es kaut kā tā to visu redzu. Un es saprotu, ka Sāru tas ļoti sadusmo, tik šausmīgi sadusmo, ka viņa rīkojas, prātam neaptveram nežēlīgi. Un es arī brīnos, ka Ābrams aizdzen tātad šo Hagāru ar Ismaēlu tuksnesī ar vienu ūdens krūzi. Kaut kas, es to nespēju saprast, godīgi teikt, nespēju saprast, kā viņš to var nodarīt cilvēkiem, kuri bijuši, daži labs kaimiņam to nenodarīt, jā. Tas ir viņa bērns, viņš viņu aizem tuksnesī ar šo sievieti un zinot, kas ir tuksnes, jā, tas tā liekas diezgan traki. Jā, es tavu neizpratni saprotu. Un tanī pašā laikā te ir kāds ļoti īpašs risinājums, un te mums nāks palīgā Bībeles 2. daļa, apustuļu raksti. Ja? Uzķersim Galatiešiem 4. nodaļā 29. pantu. Galatiešiem 4. nodaļā 29. pants. Droši vien, ka varētu lasīt vēl šo un to, bet šī gadījumā es aprobežosos ar šo epizodi. Tātad Galatiešiem 4:29. Bet kā toreiz miesīgi dzimušais vajāja garīgi dzimušo, tā arī tagad. Jā, te ir uzrakstīts tāds princips, kurš jebkuram Dieva bērnam šodien ir saprotams. Ja mēs dzīvojam pa īstam ar Dievu, ejam dziļākās attiecībās ar viņu, tad tas ietekmē mūsu dzīves kvalitāti. Mēs sākam vērtēt lietas, kuras agrāk nevērtējām un otrādi.
Ja? Mēs gribam vairāk ar Dievu. Un te ir rakstīts princips, kas ir darbojies visos laikos. Miesīgais cilvēks, kas Dievu nepazīst un neatzīst, vienmēr ir ar nicinājumu pret garīgi dzimušo. Tādi izsmēlieši vienmēr smiesies par tādiem īzakiešiem. Izsmēlis smējās par īzaki. Ja? Jebkurš cilvēks, kurš no Dieva ir tālu, viņam nāk smiekli par visu garīgo, viņš izsmēj to visu. Un tagad, kad miesīgais izsmēj garīgo, seko 30. pants. Bet ko saka raksti? Padzen kalponi un viņas dēlu, jo kalponis dēlam nebūs mantot kopā ar svabadās dēlu. Saliekot šos divus pantus kopā, mēs ieraugām tad, kad tu nāci attiecībās ar Dievu, tu Dievu iepazīsti, tagad tev Jēzus ir svarīgs. Tad Dievs dzen projām visu to, kas tavā dzīvē bija bez viņa pagātnē. Un tagad viņš ienāk ar savu klātbūtni, un manā dzīvē ienāk Kristus, man sāka šī te garīgā dzīve. Es sāku ar Kristus acīm visu novērtēt un pamanīt šī pasaulē. Šīs galatiešu vēstules ziņojumi mums palīdz saprast, ka šī izsmēles smiekli jau ir nevis ģimenes kaut kāds konflikts, bet tas ir šis garīgais konflikts, šī lielā cīņa, kas notiek pastāvīgi neredzamajā pasaulē, kur viens no tumsas sātana pasaules instrumentiem ir izsmieklis, kā ietekmēt cilvēkus. Ir vāji cilvēki, kā viņus varētu ietekmēt, ja? Nocitēt viņiem kādā bībeles pantu, parādīt, ka bībelē pretruns, varbūt uz kādu tas darbojās. Bet uz citiem viņš iedarbosies ar to, un tu tagad ticēsi Dievam, ko citi par tevi domās, citi par tevi smiesies, un viņš tev čukst iekšā, vai ne? Un cilvēks padodās. Lai cilvēkam nebūtu ar šiem te pasaules piedāvājumiem, pasaules kārdinājumiem jācīnās, Dievs saka, būs iet prom šim miesīgajam dēlam. Viņam nebūs ietekmēt šo te garīgo audzināšanu. Es nevaru skaidrot ļoti dziļi un pamatīgi to, kas te notiek ģimenes iekšienē. Bet jaunās derības gaismā te mums ir parādīts, ka notiek garīga cīņa, garīgs konflikts, vai ne? Un lai šai konfliktā neatrastos un beigās neizietu kā zaudētājs, man ir jādistancējas no visa šī te miesīgā, lai tas mani neietekmē. Ar to mums ir jāsastopās šodien katram ikdienas. Paldies, ka noskatījies šo video. Nākamajā svētdienas rītā mēs turpināsim meklēt atbildes uz jautājumiem, kopīgi atverot un lasot Bībeli. Ja arī tu gribi piedalīties kopīgajā Bībeles lasīšanas plānā un saņemt atbildes uz saviem jautājumiem, tu vari ar savu balsi pievienoties kopīgajam čatam. Ja tevi tas interesē, raksti man uz ekrānā redzamo e-pastu.